redzam, nāk A-fināls. A-finālā pa pirmo celiņu peldēs Renāta Pamīlova, kam pieder Latvijas rekords šajā disciplīnā. Uzstādīts ir 2 gadus atpakaļ Liepājā, februāra mēnesī. Un savukārt trešajā celiņā peldēs šo sacensību. Tad pagājušā gada uzvarētāju un sacensību rekordiste Sigrīda Sepa. 1 minūte 2:20. No rīta Sepa uzrādīja 1 minūte 22:78,5 sekundes sliktākā pagājušā gada viņas rezultāts, kad viņa uzvarēja šajā sacensībās. Un tagad apskatīsimies, kas ir tas. Jūs redzējāt tikko Igaunijas sportisti arī šobrīd sakārtoja savu atspērienu, jo tagad ir šīs jaunās tehnoloģijas ir tādas, ka sportistiem ir arī iespēja, kad viņi var izmantot tādas tā kā paliknes, un otrajā celiņā peldošo sportistu neizmanto. Tas dod zināmas priekšrocības, jo dažkārt ir tā, ka tās kājas ir slīdējušas sportistiem un nav sasniegt rezultātu. Rekordisti mums ir pirmajā celiņā, sacensību uzvarētāji pagājušā gada ir pat trešo celiņu. Pēc pirmajiem 25 metriem. Jā, Sigrīda Sepa ir izrausies. Renāta Pamīlova ir laikam mums šobrīd trešajā vietā. Jā, trešajā vietā. Arīna Baikova ir šobrīd otrajā vietā. Mums tad būs tāpat saglabājās arī pēc 75 metriem. Arīna Baikova ir otrā, nedaudz ir pietuvojusies Sigrīda Sepa, gan igaunietes pārsvars ir pietiekoši, un mēs redzam, ka viņa otro gadu pēc kārtas uzvar šajās sacensībās. Kāds būs viņas rezultāts? 1 minūte 2. Viņa ir uzlabojusi savu sacensību rekordu par 2 desmitaļām. Mums ir otrajā vietā ir Arīna Baikova 1 minūte 3:30. 1 minūte 3:30. Tas ir jauns Latvijas rekords. Tas ir jauns.